Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot šo nutellas maizi, kas izskatās kā zvaigzne. Noteikti kādu līdzīgu recepti esi jau redzējis, jo tā ir ļoti populāra, bet arī es nolēmu tev parādīt, kā es gatavoju nutellas maizi. Tev vajadzēs 2 paciņas saldētas kārtēnās bezrauga mīklas, apmēram 400 gramus nutellas, vienu olu, dažas ēdamkarotes piena, nedaudz miltus pakaisīšanai, kad rulēsi mīklu, un vēl aizmirst parādīt arī nedaudz pūdercukuru, ja vēlies pasniegšanai. Pirms visu sāc gatavot, mīkli ir jāatlaidina. Mans ieteikums ir, kad tā ir apmēram stundu jau pastāvēs istabas temperatūrā, to uzmanīgi atlocīt, jo mēdz būt tā, ka tad, kad atkausē mīklu, tā atkūst un salīp visu kopā, un tad nav diez ko ērti to rulēt. Apmēram pēc 3 stundām visas mīklas būs kārtīgi atkusušas un var sākt tās rulēt katru no 4 plāksnēm, izrulē, pakaisot nedaudz miltus, lai tā nepieliptu darba virsmai. Katru plāksni izrulē apmēram tik lielu, lai no tās varētu izgriezt aptuveni 28 cm diametrā apli. Var izmantot kādu formu, bet es izmantoju šķīvi, kurš ir 28 cm diametrā. Pirmo mīklas plāksni uzliec uz cepamā papīra, tad tev būs daudz vieglāk visu pārcelt un arī nekas nepielips. Nutellu pārliec kādā bļodiņā, un tā kā tā ir diezgan bieza, to nebūs viegli izsmērēt uz mīklas. Tāpēc es iesaku to uzsildīt vai nu mikroviļņu krāsnī apmēram 30 sekundes vai karsta ūdens peldē. Tā kļūs daudz šķidrāk un būs ļoti viegli to izlīdzināt. Uz pirmā mīklas gabala uzliec šķīvi un to stingri piespied, lai tiktu iezīmēts aplis. Uz tā uzzied nutellu. Izmanto apmēram trešdaļu no nutellas, jo būs 4 mīklas kārtas un 3 nutellas kārtas. Centies iekļauties aplī un nutellu neizsmērē ārpus tā. Tad vari likt virsū otru mīklas kārtu. Uzmanīgi piespied, lai tā pieliptu nutellai. Un tagad atkal uzzied nutellu. Es neiespiedu šķīvi riņķi, jo apakšējai kārtai bija redzams, kur jau ir nutella. Tad liec virsū trešo mīklas kārtu, uz kuras uzzied atlikušo nutellu. Tad uzliec pēdējo 4. mīklas kārtu un ļoti viegli piespied, lai nutella nedaudz izlīdzinātos un visas mīklas kārtas labi saliptu kopā. Precīzi uzliec šķīvi, kur apakšā rēgojas nutellas aplis, un ar asu nazi uzmanīgi apgriez apkārt šķīvim. Mīklu, kur ir ārpus šķievi, to nevajadzēs, bet nemet to ārā. Izmanto to kaut kā cita pagatavošanai, piemēram, sālstandziņas. Sālstandziņa recepti es ielikšu savā blogā, links video aprakstā. Apļa vidu ieliec glāzi, kur ir apmēram 3 cm diametrā, bet to neiespied. Tad mīklas riņķi sadala 4 daļās, iegriežot līdz glāzei. Tad katru ceturdaļu pārgriez vēl uz pusēm. Un tad katru 8 daļu pārgriez vēl uz pusēm. Kopā tev vajadzētu sanākt 16 vienādām mīklas daļām. Noņem glāzi un vari sākt izveidot zvaigznes formu. Paņem 2 mīklas strēmeles un griez tās uz ārpusi pretējos virzienos, vienu reizi un tad otru reizi. Tas īstenībā ir diezgan vienkārši. Un tā turpina ar atlikušajām mīklas strēmelēm. Tātad vienlaicīgi paņem 2 mīklas strēmeles un griez tās pretējos virzienos 2 reizes. Katru mīklas strēmeli arī vēl nedaudz pavelc uz ārpusi. Un tā turpina, līdz visa maize ir sapīta. Kā redzi, veidojas ļoti skaists zvaigznes dizains.
Lai tā izskatītos vēl labāk, katrs mīklas strēmeles galiņu paloki zem sevis, lai Nutella cepoties neizlītu ārā un tas vienkārši izskatītos pabeigts. Es vēl nolocītos galiņus nedaudz piespiedu, lai tie labāk turētos kopā. Tad sakulu olu kopā ar pienu. Es tev ieteiktu izmantot nedaudz lielāku trauku kā es. Lūk, tā jau labāk. Un tagad visu Nutellas maizi apzied ar olu, bet centies apziest tikai tās daļas, kur redzama mīkla, nevis tur, kur ir Nutella. Nutellas maizi uzmanīgi pārcel uz cepamo plāti un liec cepeškrāsnī, kur ir iepriekš sakarsēta līdz 185 grādiem. Pirmās 18 minūtes es cepu bez foliju, bet pēc tam es atvēru cepešās un redzēju, ka tā jau ir gana brūngana, tāpēc es apklāju ar foliju, lai tā vienkārši turpinātu iekšpusē cepties. Kā redzi, diezgan svarīgi ir visu laiku uzmest aci maizē un skatīties, vai tā nesadeg. Pēc tam ar foliju es turpināju cept apmēram 15 minūtes. Un lūk, gatavā Nutellas maize. Man to patīk pasniegt, ka tā ir vēl nedaudz silta, un tad es to apkaisu ar pūdercukuru. Paldies, ka skatījies šo video. Ceru, ka tev patika. Ja izmēģini šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #BettīsRecepti. Uz tikšanos nākamajā video!